Spēcīgi uzņēmumi un mērķtiecīgi uzņēmēji ir viena no būtiskākajām lietām Valmieras pilsētas un novada attīstībai. 14 nominācijās svinīgā ceremonijā tika pasniegtas balvas uzņēmējdarbībā. 14. novembrī koncertzālē Valmiera 4. reizi norisinājās svinīgā Valmieras novada gada balvas uzņēmējdarbībā 2025 apbalvošanas ceremonija. Tajā pulcējās Valmieras novada uzņēmēji, lai kopīgi godinātu sasniegumus, dalītos pieredzē un svinētu uzņēmējdarbības nozīmīgo lomu novada attīstībā. Katru gadu ir prieks sveikt tiešām uzņēmējus, jo mēs tiešām esam pateicīgi gan pašvaldību, gan arī Valmieras attīstības aģentūru par to, ka uzņēmēji tiešām tik daudz dara mūsu novada labā. Uzņēmēji sasniegtās virsotnes pilnīgi noteikti ir novada lepnums. Jāsaka tā, ka uzņēmēja darbība visās pašvaldībās, visos laikos, un tā skaitā arī kādreiz Rūjienas novada pašvaldībā, kad bija uzņēmējiem ir tāda īpaša vērība pievērsta. Un domāju, ka šajā lielajā pasākumā, kad Valmieras novadā mēs kopīgi suminām un godinām savus uzņēmējus, tas ir dubult gods, jo, kā jau visās runās tika minēts, tad uzņēmēja darbība tas ir mūsu spogulis, kā pašvaldība strādā, kā attīstamies un kādas ir iespējas. Un es domāju, ka Valmiera ir viena no tām pašvaldībām, kas brīnišķīgi izskatās uz visu Latvijas fonu. Un par to mēs arī lepojamies un sakam sirsnīgi paldies visiem uzņēmējiem. Lai godīgi izvēlētos laureātus, uzņēmumi tika vērtēti pēc konkrētiem datiem un sadarbības partneru ieteikumiem. Tika noteikti kritēriji, piemēram, uzņēmumu finanšu rādītāji, izaugsme, ilgtspēja un sociālā atbildība. Šī informācija ļāva objektīvi novērtēt uzņēmumu panākumus un ieguldījumu novada attīstībā. Visus rezultātus pārskatīja un apstiprināja īpaši izveidota vērtēšanas komisija, ko apstiprinājusi Valmieras novada dome. Kopumā balvas tika pasniegtas 14 dažādās nominācijās, katrā no tām pasniedzot 2 godarakstus un apbalvojot nominācijas uzvarētāju. Savukārt par 2025. gada uzņēmumu tika atzīts Sijā Aimasa. Kad es uzzināju, kad mēs saņemam to lielo balvu, tad bija tāds patīkams pārsteigums. Jā, bija tiešām, ka bija tāds kā gods, ka sabiedrība mūsu kā darbus redz, atpazīst mūsu un novērtē mūsu aktivitātes, teiksim, ko mēs darām. Vairāk nekā 21 gadu laikā esam izauguši par vienu no vadošajām būvniecības kompānijām Latvijā. Mūsu galvenais darbības virziens ir ēku ģenerāla būvniecība. Laika gaitā esam attīstījuši arī vairākas saistītas nozares – konstrukciju ražošana, ēku projektēšana un nekustama īpašuma attīstīšana. Aimasas panākuma atslēga ir pavisam vienkārša – cilvēki, kuri dara darbu ar sirdi un attieksme, ka katrs projekts jābūvē tā, it kā to darīt sev. Un tieši tāda attieksme ir devusi mums spēku un uzticību no apkārtējiem, ko jūtam šodien. Lai gan Aimas šodien darbojas visā Latvijā, mūsu sirds un kodols joprojām atrodas Valmierā. Šeit ir mūsu saknes, komanda un mūsu ģimenes. Šeit mēs veidojam vidi, kurā paši gribam dzīvot. Tāpēc ar prieku un atdevu vienmēr iesaistāmies projektos, kas top Valmieras novadā. Ne tikai kā būvnieki, bet arī kā novada atbalstītāji, palīdzot dažādām izglītības, kultūras un sporta iniciatīvām. Ko es gribētu jums šodien novēlēt? Esiet drosmīgi, ticiet savām idejām un nekad neapstājieties augt. Taču, atgriežoties pie pasākuma, sveikti tiek ne tikai ilgadējie darītāji, bet arī jaunie censoņi, kuriem šāda balva ir kā lielisks stimuls turpināt darboties. Kāda ir sajūta būt, pirmkārt saņemt balvu, jo es zinu, ka jums tas bija tāds pēdējā brīdī šoks? Neteiksim, ka šoks. Varbūt bija mazliet gaidīts, jo mēs bijām vienīgās no Valmieras novada, kas tika līdz šim SMU finālam. Tātad mazliet tāda sajūta bija, ka varbūt kaut kas paspīdēs, bet nekad jau nevar būt pārliecināts. Bet ir ļoti laba sajūta. Tiešām, pat grūti aprakstīt to sajūtu, jo prieks par sevi, prieks par to, kas ir izdarīts.
tāds lepnums par sevi. Kā ir būt starp šiem tādiem, jau tādiem varbūt leģendāriem uzņēmumiem, visiem labi pazīstamiem, bet tāpat laikā jūs tikko esat uzsākuši. Kāda ir tā sajūta būt starp šādā kompānijā? Ļoti iedvesmojoši. Tas ir kā mērķis, uz kuru virzīties, būt tālāk un gūt vēl balvas, jo šis jau ir tikai sākums, mēs jau tikai iesākam visu. Un tāpēc es domāju, ka ir ļoti, ļoti iedvesmojoši redzēt, kur šie cilvēki ir nonākuši un līdz kam var nonākt. Jāteic, ka šis patiesi ir pasākums, kurā vienkopus atskatīties uz aizdītajā gadā paveikto, ieraudzīt, kā novads aug un iedvesmoties darbam nākotnē.